Heterohabdīdis trenējamas izmantošana vīnogu smēcernieka kontrolei. Vīnogu smēcernieks darbojas ar augu lapām visu vasaru, kaut gan reāls bojājums rāda tas kapuri, kas barojas ar saknēm no rudens līdz pavasarim. Augi sabrūk un mirst, vai arī tiek smagi sakrūpļoti. Tiek iztekmētas zemenes un avanes un mazāk mērā upenes un melenes, kā arī ēršļogas. Jebkura audzēta kultūra, kas neaug augsnē, ir vēl vairāk ievainojama. Dažas mikroskopas ūdenī dzimušas nematodes tiek sekmīgi izmantotas pret kāpuru. Tie ir Heterohabibis bacteriophora, Heterohabidis megidis un Steinheima krausei. Tam ir identiska plēsojuma darbība un pielietošana, bet dažās temperatūras prasības. Labākai kontrolei no 5 līdz 30 grādiem Celsija. Nematodes peldējas augsnes ūdenī, netālu no vigonogājas smēcernieka kāpuriem, un pēc tam ielien kāpuru mīkstajā ķermenī. Nematodes atnes bakterijas, kas ir letālam kāpurēm. Kāpuri ātri mirst un sapūst nedēļas laikā pēc inficēšanas. Nematodes tiek piegādātas kā inficētspējīgas mazuļu plastika traukā. Tie tiek audzēti lielās rūpnieciskajās mūcās. Tos var uzglabāt nedēļu leduskapī no 2 līdz 5 grādiem temperatūra, bet nedrīkst sasaldēt, ievērojot derīguma termiņu uz iepakojumu. Jānodrošina laba gaisa cirkulācija katram iepakojumam, kā arī var būt glabāt vēsumā. Gaiss ir vajadzīgs, jo tie joprojām elpo un ir ļoti lēni. Iepakojumu saturu var izmantot uzreiz pēc izņemšanas no leduskapja. Tie ir nedaudz sajaukti izies šķīdrumā vai galvenās apviņošanās tvertnēs, lai raidītu nematožu nepārtrauktu piegādi, kas ir norādīta instrukcijās. Šķīdrums ir nepārtraukti jākrata, lai nodrošinātu nematožu nepārtrauktu kustību. Neizmantojot nematodes spilgtā saules gaismā. Mākoņaina diena ir pati labāka. Augsnes temperatūrai jābūt ap 10 grādiem Celsijas, lai gan Steinheima strādās arī vēsāka laikā. Produktu instrukcijas norādīs optimālu augsnes un komposta temperatūru. To jāsaglabā vismaz 2 nedēļas, lai nodrošinātu labāku kontroli. Daudzas lietas, kas attiecas uz augsnes vai komposta kultūrām, vajag norādīt ļoti pareizi. Visas nematodes ir mikroskopiskas un nevar peldēt lietas uz attēlums. Izmērsēt apjomu piemērošana, kas ir to kultūras saknu zonai, ir ļoti svarīga veiksmīgai apstrādei. Ja to atstāja ilgāk nekā uz stundu uz lentes, nematodes var nomakt un nomirst. Izvēlieties platību, kuru jārastē, un nematodes daudzumu, kas ir nepieciešams apstrādei. Novērtējiet, cik daudz laika jums vajag, lai sūknis varētu uzreiz izsmīdzināt visu lauku. Nematodes pilnība jāizskalo no cauruļu līnijām, lai tas varētu dzīvot. Izmantojiet iepakojumus pilnībā. Neturiet detaļus, izmantojot materiālus vēlākam laikam. Pārliecināties, ka augsnes vai komposts ir diezgan piesnāts ar ūdeni, pirms jūs tajā ieviesiet ūdeni. Temperatūra jābūt pareiza. Nematodes peldējas netālu no vīnogu smēcernieka kāpuriem. Daudz ūdens apkārt augiem ir nepieciešams, lai varētu samazināt ceļu laiku. Tie var tikt nosūtīti ar spageti apviņošanas sistēmu uzreiz podā vai caur to. Augsnē audzētām kultūrām vislabākais izvietojums ir netālu no auga, un to piegādi vislabāk var panākt ar rokas smidzinātāju uz augu caurumu. Nematodu migrācija augsnē ir grūtāk panākt nekā bez augsnes substrātiem. Standarta augsnes sistēmas lentei ir plaši izvietoti emitenti, un parasti tie novieto nematodes pārāk tālu no augu saknēm, tādējādi tie nevar labi strādāt. Piegāde ar ūdeņošanas sistēmu vai traktora smidzinātāju palīdzību var būt pretrunā ar nesošo turfiltru. Filtrus vajag izņemt, lai nematodes varētu plūst ārā. Jebkuram caurumam nedrīkst būt mazākam par 1 mm diametrā. Labi piemērot nematodes izsmidzināšana ir to 100% efektivitāte. Nepilnības rodās, tomēr jums arī vajag katru nedēļu nākamajā mēnesī pārbaudīt kāpuru nāvi, lai varētu pārliecināties, ka process strādā. Viegli izrociet jebkuru mirstošu augu, lai pārliecinātos par pūšo kāpuru klātbūtni. Siltā ilgā rudenī otru izmantošanu varbūt nepieciešams pielietot mēnesi vēlāk. Pavasara piemērošana izdzīvošajiem ir tikpat efektīva kā pirmā pielietošana. Mēs ceram, ka jums patika skatīties šo video un jums tas bija interesanti. Ir arī daudz sīkāka produktu informācija ražotājiem mājaslapās, kā arī tā ir jūsu agronomam. Esiet vērīgs, plānojiet un veiciet piezīmes sezonas laikā, tad nākamais sezons būs vēl labāks.